Mēs visi zinām to, ka Rail Baltica nepavisam nav Latvijas veiksmes stāsts, un visdrīzākais nākotne to atcerēsies nevis ar veiksmīgu dzelzceļa savienojumu, bet ar milzīgu izšķērdības un politiskās tuvredzības piemēru. Bet man ir jautājums, vai jūs zināt to, kāda ir dzelzceļa vēsture Latvijā un pasaulē? Es jums pateikšu pāris nelielus faktus. Arī lielākais Amerikas dzelzceļa projekts transkontinentālais dzelzceļš bija milzīga korupcijas schēma, kurā būvnieki divkāršo izmaksas tikai tāpēc, lai kļūtu bagāti. Un arī Anglijas industriālais mugurkauls dzelzceļš tika faktiski radīts tikai un vienīgi spekulatīvu burbuļu rezultātā, kurā nopelnīja tie, kas to burbuļu ideju pārdeva, nevis tie, kas tur ieguldīja, un vēl jau mazāk ieguvēja no tā bija valsts. Protams, vēsturiski viss attīstījās labi un eventuāli šie projekti iedeva milzīgu ekonomisku izrāvienu arī Anglijai un Amerikai. Bet jautājums paliek, vai šis esošais bēdas stāsts šodien dos mums kādu ieguvumu arī pārskatāmā nākotnē, kad jau sākotnējie skandāli būs beigušies.